Saglabāsim zaļo zaļu ir 12. klases skolnieces Madlēnas Udzīnskas projekta darbs. Tajā ietverts informatīvs video, kā arī izveidota digitāla bukleta par vides piesārņojumu. Atmosfēras jeb gaisa piesārņojuma avoti ir vielas, kas ietekmē gaisa kvalitāti. Pilsētu teritorijās, tāpat arī Talsos un apkārtnēs piesārņojums rodas izdaloties automašīnu un citu transporta izplūdes gāzēm. Tas ir lielākais gaisa piesārņotājs – 70 līdz 80%. Sadedzinot benzīnu, lai darbinātu automašīnas un kravas automašīnas, rodas oglekļa monoksīds – bezkrāsaina gāze bez smaržas. Gāze ir kaitīga augstās koncentrācijās vai daudzumos. Gaisa piesārņojums pilsētās var būt bīstams veselībai, tas apgrūtina elpošanu, īpaši bērniem un veciem cilvēkiem. Talsu pilsētā ir 2 lieli ezeri, taču arī tajos ūdens nekad nav pilnībā tīrs. Arī lietus ūdeņi satur ķīmiskus piemaisījumus, dažkārt pat mikroorganismus, ko gaisa masas pacēlušas atmosfērā no zemes. Cilvēka darbības rezultātā ūdeņu sastāvā nokļūst vielas, kas atšķiras dabiskajos procesos veidotām vielām un kas būtiski ietekmē ūdeņu sastāvu un īpašības. Cilvēki, kas dzer piesārņotu ūdeni, var tikt pakļauti bīstamu ķīmisku vielu iedarbībai, kas var izraisīt saslimšanu pat pēc vairākiem gadiem. Tāpat cilvēki dzerot ūdeni organismā uzņem baktērijas un citus sīkus organismus, kas izraisa dažādas slimības. Atstājot atkritumus, kuru pārstrādājas ļoti ilgā laika periodā, tie ilglaicīgi atstāja ietekmi uz vidi, piemēram, plasmasas pudeles, iepakojumi un iesaiņojumi. Šobrīd mēs atrodamies bijušajā Stentas naftas bāzē Sijā-Stena, Stentas naftas bāze. Šajā vietā vidi apdraud pazemes ūdeņi, kuros var atrasties naftas produkti un to ražošanas blakus produkti. Šie piesārņotāji var ilgstoši ietekmēt dzeramo ūdeni un vietējās ekosistēmas. Tāpēc ir būtiski veikt regulāras pārbaudes un nodrošināt atbilstošu naftas produktu un to blakus produktu pārvaldību, lai mazinātu šo vielu iekļūšanu pazemes ūdeņos. Mēs atrodamies Dištenes degvielas uzpildes stacijā. Degvielas uzpildes stacija Dištendē. Iespējams piesārņojums ar naftas produktiem. Piesārņojuma izplatības areāls ir 40,000 kvadrātmetru. Degvielas uzpildes stacijas var piesārņot vidi vairākos veidos. Vispirms, degvielas tvaigi, kas izplūst, kad uzpilda automašīnas, satur organiskus savienojumus, kas var veicināt smogu un gaisa piesārņojumu. Otrkārt, ja degviela tiek nopludināta vai nepareizi uzglabāta, tā var nokļūt zemē un piesārņot grunti un ūdens avotus. Tas viss kopā veido lielu ietekmi uz vidi, tāpēc ir svarīgi, lai degvielas uzpildes stacijas ievērotu stingras drošības un vides aizsardzības normas. Šobrīd mēs atrodamies pie Talsu katlu mājas. Katlu māja Andreja Pumpura ielā. Degvielas glabātuve bez aizsardzības līdz 1999. gadam lietoja mazutu, šobrīd lieto šķeldu. Potenciālais piesārņojuma veids ir naftas produktu un to ražošanas blakus produktu. Mazuts, kas ir smaga naftas frakcija, var radīt vairākas vides problēmas. Tas satur daudz sēra un smago metālu, kas sadedzināšanas procesā nonāk atmosfērā un var izraisīt skābes lietus, kas kaitē augiem, dzīvniekiem un celtnēm. Turklāt nepilnīga sadedzināšana var radīt melnos dūmus un lielu daudzumu cieto daļiņu, kas piesārņo gaisu un var ietekmēt cilvēku elpošanas sistēmu. Pārējais šķeldu kā kurināmo ir daudz draudzīgāka videi, jo šķelda ir atjaunojams resurss un tās sadedzināšana izdala mazāk sēra un smago metālu. Naftas produktu noplūdes un to ražošanas blakus produkti var radīt vēl nopietnāku piesārņojumu, jo tie var ilgstoši saglabāties vidē un iekļūt ūdens avotos, kaitējot dzīvniekiem un cilvēkiem, kas atkarīgi no šiem resursiem. Arī katrs no mums var palīdzēt.
Uz vienu cilvēku radītais atkritumu daudzums mājsaimniecībā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir vairāk nekā dubultojies. Tas ir palielinājies no 200 kg 1991. gadā līdz 500 kg 2021. gadā. Šobrīd Getliņu poligons ir jau gandrīz sasniedzis atkritumu uzglabāšanas limitu, un tā kapacitāte pie šī brīža veidotajiem atkritumu apjomiem būs izsmelta tuvāko 5 līdz 7 gadu laikā. Tādai neatstāja atkritumus aiz sevis, nogādāt tos uz tuvāko atkritumu tverti. Tā palīdzēs ne tikai dabai, bet arī sev. Savācot aiz sevis ne tikai palīdzēs uzturēt vidu sakloptu un tīru, bet arī samazinās kaitīgo vielu uzsūkšanos augsnē un izgarošanu gaisā. Ja pamani papīrus vai atkritumus, kuri dabā nesadalās vai sadalās pēc ļoti ilga laika, izloties kaitīgām vielām, palīdz zaļo saglabāt zaļu un nogādāt to atbilstošajā atkritumu tvertnē. Tādu palīdzēs ne tikai sakopt dabu un uzlabot vides stāvokli, bet arī samazinās slimības riskus, kas rodas atrodoties piesārņotā vidē. Pirms iegādājies jaunu apģērbu, jaunas ikdienas preces, apdomājies ilgāku laiku, izvērtē, vai tev tas patiešām ir nepieciešams. Iegādājoties un patērējot preces, kuras tev nav nepieciešamas, ražotājiem rodas lielāks pieprasījums tās ražot. Rezultātā tiek ražoti un veidoti produkti tādos apmēros, kādos tos nav iespējams patērēt. Daudzu preču ražošanas procesā tiek izvadītas dažādas kaitīgas vielas, gan ražotnēs, gan ārpus tām. Tiek patērēts darba spēks, tiek iztērēti arī materiālie resursi, taču rodas pārpalikumi, un liela daļa no tiem nonāk izgāstuvēs, radot lielāku noslodzi, piepildījumu tām un potenciālu piesārņojumu risku. Pastāst citiem, kādai svarīgi sakopt vidi, kādas var būt sekas un kas notiks, ja nerīkosimies mēs paši. Saglabāsim zaļo zaļu kopīgiem spēkiem.